Rekur uzjauc putru, izstāst viņa tā te. Pamēģināsim tuliņos kaut kā nolikt kameru, lai es jums varu parādīt. Mums arī baigies super spečuks, bet kaut ko mācos. Uzmetīsim vēl, jo man vieglāk ir pasist uz leju, nekā pēc tam ņemt nost un raut augšā. Nu, man liekas, ka šitā varētu būt. Kā, tomēr ir čakarīgi. Sāku es likt ar šito ārējo maliņu. Es zinu, ka man nebūs bišķi, ka jāiet pāri šitam ķieģelim. Tā, es pielieku šito. Paskaties, kur man tā līnija aptuveni jābūt. Jā, viņam te jāiet pāri būs. Man viņu vajadzēs šitā vispār. Pielieku līniju rāda te tā. Pirmo ķieģelīti. Lūk, lai maliņa nesēžās tā. Vēlreiz pārbaudīsim šito. Jo problēma tā, tad tas ķieģelis piecietē. Viņš diezgan ātri pierāja to apakšējo jau. Pēc tam izkustināt ir daudz grūtāk. Tā, ok. Nu, ko tagad ir tikai pirmais vecā jāva jāņem ārā. Es viņu te iemest īstenībā iekšā. Tātad tā, labi, kroči. Var redzēt, jā? Augšu reku nomūrēju. Tagad pildīsim šitās spraugas, pirms tam arī ar otu un slapju ūdeni izbraukāju. Attīrīju no smiltīm. Tad es vienkārši ņēmu rokā čupiņu un metu iekšā. Smuki. Tā, nu sanāca šādi. It kā augša viss ir līmenī. Ķieģelīši daudz maz taisni. Lai žūst. Ot, kas man virtuvē? Virtuvē arī aiztaisīju šuvis apakšā. Kā jau es teicu, man viņas nevajag baigi skaistās, jo viņas pēc tam tiks apmestas. Es ar roku zieķēju iekšā. Plus, rekuri ieliku jau šos ķieģelīšus, bet man beidzās jāvēc vairāk nejaukšu, lai aizpildītu apkārt. Nu tā, pagaidām, izstāst šeit šādi. Vakardien bija skursteņslaucis, iztīrīja visas cukas, viss kārtībā, var mūrēt ciet. Tad jā, mūrēt ciet šitās, šitā man paliks virtuvē nosūcējam. Un te arī iztīrīja, te visi čikinie, kā sākumā bija plāns izmantot to cuku, bet tos mūrēšu ciet, te mūrēšu ciet, un tad tur augšā atstāšu vannas istabai ventilācijai. Tā kā tā, te piemērīju tieši sanāk ķieģelīts, precīzi viens te ieiet, aizmūrēs te ciet, tur ciet, te lai viss smuki ir. Vakardien bija arī santehniķis. Visu izrunājām, kā mēs taisīsim, kur mēs taisīsim, jo principā man sanāk, ka pilnīgi viss šitas jāpārtaisa, šī truba un ūdens mājas stāvads, kas nāk no kāpņu telpas zem kāpņu telpas uz tejienu, arī viss tiks mainīts, viss tas iet. Kur šeit man būs siena, blakus sienai atradīsies. Tad šeit man būs vispār duša tieši šī vietā, kur viss šits pasākums notiekās. Te būs vannas istabā izlietne, te pods. Tad es beigās izdomāju, ka šeit būs saimniecības stūrīts, jo te man būs siltums kapis, un te es likšu veļas mašīnu. Un teikšu godīgi, tas plānošanas process ir tāds bišķi stresains, tāpēc, kad ir jāizvelk visas ūdens trubas, kanalizācijas trubas, kur viss atradīsies, principā jau jāzina šobrīd. Jo kā izvelk kanalizāciju, ielai grīdu, tā viss vairāk vispār neko mainīt nevarēs. Un tad ir tā bišķītiņās tā diezgan strauji viss notiek un negribas pieļaut kaut kādas kļūdas.
iemetīšu arī programmiņu, kur ir pa brīvu, ko es atradu, kur perfekti var uzzīmēt visus plānojumus, tu pastaigāt pa savu dzīvokli, uzlikt skapīšus, iztēloties, kā tas viss izstās. Tā kā šeit ir mans plānojums, un tad droši izmantojot labs resursus, ja gadījumā pārplāno dzīvokli vai vispār būvē māju un kā savādāk. Tā, nu labi, nu lielā diena ir pienākusi. Šodien mainīju santehniku. Neko redzēt, vakardien no mūrnieks aizmūrēja rekurciet un rekurciet. Tā kā tā, nu šodien ņems priekšā stāvvadus. Gan ūdens, gan kanalizācija, mainījis tur viss, tad mums tur kāpņtelpā mājā jāuztais bišķi uzlabojumi. Un tad es domāju, ka rītdien man iekšējās komunikācijas ilgs, tikai man līdz iekšējām komunikācijām jāpaspēj rekurs, skatoties, te ir izlietne plānota, te iznāks izvada izlietnē, bet man tur mājas otrā sienā būs siltumsūknis. Kas man atzīmēs, man vajag šo ķieģeļu rindu izņemt ārā, lai man zem ūdens trubām apakšā var pēc tam iemontēt tās trubas, kas iet no ārējā bloku uz iekšējo bloku siltumsūknim. Kamēr gaida santehnika, te kaut ko parūku vaļā, nezinu kādā veidā, bet re, kur ir saknes, un viņas pat izstās, kurā būtu dzīves. Interesanti. Tur ir kāpņtelpa, kas. Tā, nu pa lielam mainīs zem kāpņtelpas visu ūdens vādu līdz dzīvoklim. Es parādīšu, kā mums izstās pirms tam, parādīsim, kā es tas pēc tam. Re, kur nogriezīs uz ielas ūdeni, nomainīs šito, šis galīgi viss sarūsējis no kondensāta. Nu, mums te tāda interesanta padarīšana, re, kur tas vecā metāla truba pilnīgi žopā. Nu, un tad šitās visas te kaut kādas pārtaisīs smuki. Tā, nu labi, tikko meistars aizskrēja, tagad jau 5 vakarā, sākām 10, tad jā, rekur nomainīt kanalizācijas truba ir pielaista pie sienas un mājas ūdens stāvats ir nomainīts. Te mums forši sanāca izlaist, piesējām pie vecās trubas zem kāpņtelpas, te izvilkām visu trubu un rekur man aiziet uz turieni, tur būs skaitītājs. Tā kā tā, šodienai viss, baigi forši, viss sanāca, super.